Čauņš meitenes! Šodien es jūs vēlos iepazīstināt ar diviem jaunumiem. Šie jaunumi ir no Amway, no Artistry kolekcijas, kas ir viņa dekoratīvās kosmētikas kolekcija. Šis Artistry Ideal Radiance CC krēms ar SPF 50 ir domāts, lai uzlabotu kopējo sejas tonu un mitrinātu ādu. Kā arī šis te konsīlers, kā pilnveidojušais konsīlers, ir ļoti plāns savā tekstūrā un palīdz mazināt tumšos lokus vai vienkārši aizmatēt kaut kādu pumpiņu vai nelīdzinu. Katrs no šiem produktiem man ir nenormāli iepacies. Paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, kad viņam ir SPF 50, tas jau vien lika man radīt tādu sajūtu, man to vajag izmēģināt, man to tiešām vajag izmēģināt. Un jā, viņš ir riktīgi superīgs ar ko? Ar to, ka uzklājot, viņš nav īsti tā redzams. Nu, labi, ok. Ja uzklāja vairāk, ja uzslāņo vairāk, tad viņš ir redzams. Bet tā, principā, jau plānā kārtā viņš izstās ļoti dabiski un forši. Kāpēc? Tāpēc, ka viņā ir izgaismojošās daļiņas. Parasti ir tā, ka ja kādā CC krēmā vai BB krēmā ir izgaismojošās daļiņas, tas nozīmē, ka viņš ir vairāk, tā kā treknāks. Bet šajā gadījumā es nejūtu to tādu īpašo treknumu. Un tas ir baigi forši, tīpaši ņemot vērā manu ādstību. Parunājot par šo te konsīleri, viņam ir pieejami 5 toņi, bet es uzskatu, ka mūsu platuma grādos mēdījuma tons būtu tas maksimālais, ko tā viegli iedegusi meitene varētu gribēt. Priekš manas ādas dara gaišais tonis. Viņš ir ļoti, ļoti forši. Ja tīpaši es, principā, pēdējā laikā es izmantoju tieši šeit, Zemats rajonā. Un, kā jūs zināt, šis rajons viņš parasti ir tāds jūtīgs, un āda tur paliek ātrāk sausa, bet ar šo te konsīleru viss ir baigi forši, viņš tad kā nesaiet un nerad nekādus nesmukumus un vispārējo. Mazliet par šo te pašu formulu. Idejiski ir tā, kad viņi ir diezgan krēmīgi. Uzklājot, redzēt, ka viņi tāda tā kā, principā diezgan krēmīgi. Es uzklāšu arī otru tonu, kas man ir, kas ir mēdījum. Kā redzēt, viņš ir tā kā izteikti tumšāks. Bet tajā pašā laikā, ja es šos toņus iztušēšu, viņi ļoti, ļoti skaisti pludinās. Tāpēc šo konsīleru uzklāt ļoti plānā kārtiņā, un viņu var uzslāņot vairākos tā kā slāņos un iztīsies forši un dabiski. Un vēl mazs bonus, viņam klāt ir spogulīts. Tāpēc tu var iemest somiņā, un tev vienmēr būs rokai gan konsīlers, gan arī spogulīts. Tā 2 vienā. Runājot par Artistry Ideal Radiance CC krēmu, man principā vienmēr patikuši CC krēmi, jo viņi ir mazliet sausāki nekā BB krēmi. Tur ir savs lietiņas. Šādā veidā viņš izstās, ka ir uzklāts. Uz rokas varbūt ir grūtāk pamanīt, kā viņš koriģē toni. Man rokas mazliet tumšākas un šis izstās pārāk gaiši. Bet es domāju, ka mēs kopā tagad uzklāsim viņu uz sejas, kā arī izmantošu šo te konsīleri un redzēsim, kā viņš izstās darbībā. Tagad izmantošu gaišo konsīleri. Man patīk izmantot vai nu vienu pašu un uzklāt principā ar šo te kociņu un ar pirkstiem, vai arī izmantot mazo sponžiņu. Klāja pirkstiem, protams, tas ir daudz ilgāks process. Tāpēc paņēmu mazo Real-Techniques sponži. Kā redzat, produkts ir gan arī nemanāms. Izmantoju šo konsīleru, lai arī mazliet nomaskātu porus uz degumu. Tā kā viņam piemīt šī izgaismojošā daba, tad viņš diezgan jauki izgaismo tās vietas, kuras tiek konsilētas. Artistry make-up artists bija teicis izmantot konsīleru lielākā daļai sejas, un tad principā pārējo pilnveidot ar šo CC krēmu, bet to var arī kombinēt. Ja ir kāda karstāka diena, tur izmantot tikai konsīleru mazliet zem acīm, un tur, kur prasās, un droši iet ārā, jo viņš ļoti patīkami saplūst ar sejas toni. Protams, nezinu, kā tas izstās kamerā, bet man spogulīte izstās tā, ka viņš diezgan veiksmīgi ir ieplūdis sejas tonī. Tagad izmantošu izgaismojošo šo te CC krēmu. Man ir 2 toņi, viens ir mēdījuma, kas ir diezgan tumšs, un gaišais, kas ir identisks manam ādas tonim. Es izmantošu šos abus, lai sakonturētu seju. Tomēr šo te līdzekli man patīk klāt ar pirkstiem.
ko es jūtu lietojot šo līdzekli, kad āda ir arī mitrināta, ne tikai uzlabot ādas tonas. Tagad izmantošu tumšāko tonīti. Tas izteikti tumšs. Ir arī iespēja izmantot šādu pašu tumšu konsīleru. To es parādīšu otrā pusē. Un arī konturēt seju. Lūk, šādi izskatās, kad ir uzklāts pilnībā. Manuprāt, ļoti, ļoti forši. Pat ņemot vērā to, ka man ir taukaina āda, viņš nespīd tik traģiski, lai nevarētu iet ārā kaut vai šādu neuzklājot pūderi. Bet jums parādīšu, kā arī izskatās, kad uzklāju pūderi. Pat ar uzklātu pūderi āda izstās svaiga un tāda kā starojoša un pamodusies, un man ļoti, ļoti patīk šis produkts. Kas man īpaši patīk viņā, ka man taukaina āda, jā, viņa taukojās ar šo produktu, bet tā taukošanās nav tāda pārmeri, viņa nav nesmuka, viņa ir drīzāk kā starojoša āda, un tas ir retums, izmantojot šādu veidu līdzekļus. Es tiešām iesaku šo CC krēmu, bija tīpaši tiem, kuriem taukaina āda, vismaz izmēģināt, lai saprastu, kā viņa āda uz viņu reaģē. Jūs viņu atradīsiet pie AMV izplatītājiem. Es iedošu linku uz viņu mājaslapu arī apakšā. Un tā, tagad pati foršākā daļa priekš jums, mani sekotāji. Man ir dāvaniņa priekš jums. Tas ir šis te izgaismojošais CC krēms un konsīlers. Abi viņi ir tonī no gaiša līdz vidējiem. Lai piedalītos šajā giveaway, kas jums jādara? Jums ir jābūt mana kanāla sekotājiem. Tas ir pirmais mums galvenais punkts. Jums ir jāatstāj savs e-pasts, lai zinātu, kā ar jums sazināties uzvaras gadījumā, un jums ir jādalās ar šo te konkursu kādā no sociālajiem tīkliem. Šī balva tiks vienam sekotājam, ko es izlozēšu ar random.org palīdzību. Ko lai jums veicās, un tad jau tiksimies kādā no nākamajiem video. Čau viņš!